Skolēna sapnis ir skolēna apziņas, nekontrolēts redzes, retāk dzirdes tēls, no pieredzes fragmentiem fantastiski savirknēti notikumu sižeti, ko skolēns pārdzīvo katru dienu. Sveiks, dārgo skatītāji! Šeit tevi Edgars traucē, un šobrīd ir 3 naktī, un es tā kā esmu visu praktiski paveicis, kārtot, ko gribēju sakārtot, koferīti, čemadānu, somu, lai dotos uz Sanktpēterburgu, došos uz Krievu blogeru festivālu. Tā īstenībā ļoti gaidīju šo notikumu, nereāli gaidīju. Esmu reāli priecīgs. Jā, beidzot, īstenībā pašā Krievijā es arī esmu bijis pirms kādiem gadiem 10. Tas ir diezgan sen. Gribētos tur pavizināties ar metro, pahuļigānīt ar citiem blogeriem, patrolēt citus blogerus, tur abonentus, varbūt arī kādu ārzemju turistu. Tā, kas te mums ir? Mums te ir iPadiņš, mums šeit ir spilventiņš, kas vēl matu vasks, tad vēl šeit ir GoPro ūdens izturīgais case. Es nezinu, vai viņš man vispār noderēs. Tā, kas mums somā ir? Somā mums ir mapīte, kur salikt kādu dokumentu. Tā, ķemme mums ir, baterijas tur, lādētājs. Un pa lielam jau nekā daudz. Negribējās visu sabāzt somā un vienkārši pēc tam, kad gan jau atbraukšu, tad jau būšu jau piepircis kaut ko klāt un šis čemadāniņš būs pilns. Un tagad teleportējamies uz rītdienu! Pēc aptuveni kaut kādām 10 stundām ceļā es nonācu Sanktpēterburgā. Šo vietiņu sauc par SV hosteli. Par 2 naktīm samaksāju 2550 rubļus. Gultiņa kā ir. Telpa, protams, maziņa, bet ko padarīs? Bet, redziet, te ir pats spogulis. Duša, diemžēl, ir kopējā. Ko padarīsi?
Tūlīt arī, bet, nu, vismaz ir telpā. Līdz festivāla atklāšanai ir kaut kur pusotra stunda, bet jau tagad ir diezgan milzīga rinda. Rindas gals ir tur kaut kur galā. Un tagad mēs esam Sanktpēterburgā. Tagad mūsu uzdevums ir atrast citus videoblogerus. Ir varbūtība, ka viņi atrodas tajā restorānā, bet es īsti nezinu, redzēsim, kā būs. Эдгар, ты не хочешь селфи, тебе сюда. Не, все правильно. Правильно? А тут это VIP? Ну да. VIP, Вот тут. а там VIP просто, а тут VIP, да? Спрошу, что самое важное для школьника? Ну, как тебе кажется? Это летсплей по Майнкрафту. Самое важное для школьника — это учить алгебру, геометрию, литературу, сдать все на отлично, сдать ЕГЭ, поступить в университет, а потом бросить и стать блогером. Sveiks, kā labi iet pa dzīvi? Normāli iet. Ir labi, ja? Mazliet noguris esmu. Ok, labi, labi. Решительные призы – это шариковые ручки, которые пригодятся всегда. Čau, var uztaisīt selfiju? Поздравляю тебя, ты молодец, я поздравляю тебя. Labi. Да, Какое твое любимое слово? Игорь. Мое тоже, кстати, Игорь. Не знаю почему, хотя зовут меня Константин. И где у нас победитель? Друзья, давайте поаплодируем победителю. Paldies tev liels! Esmu šajā pasākumā. Skolēnu ir tiešām daudz, te ir autogrāfi, vēl autogrāfi, šeit kaut kādā skatuvīte. Es īsti nesaprotu, kas te notiek. Лиз ТВ, конечно, Костя Павлов и Макс Брат. Давайте поаплодируем и поприветствуем их. Ну что ж, дорогие друзья, если вдруг кто не знает, я расскажу, что сегодня у нас здесь, в зале номер 2 на Витфесте, в формате пресс-конференции мы будем общаться с ребятами. Задаем по одному вопросу, друзья, стараемся быть краткими, лаконичными и, главное, оригинальными. Нет! Так, мне нужна Ксюша! Ксюша! Ксения! Я хочу... Подзарядка на телефон есть? Серьезно, я хочу с вами пофоткаться как бы. Тебе передали письмо. Мне передали письмо, это очень круто. А мне нужен человек, который свяжет меня с Ксенией Собчак. Шутка. Ты, Ксюша? Не, серьезно, Альбина. Līķis veids, kā iet pa dzīvi? Ir labi, kā vispār Pīters. Nē, es no Ogres vienkārši atbraucu uz tā. Tieši uz šito festivālu. Čau! Давай, Серега, пока, Серега! Всем добра и pozitīvā! Tātad jau ir pēdējais rīts. Esmu vēl hostelī, bet tūlīt man 12. jau jādodas prom. Ir ok, hostelīce. Šeit mums arī praktiskie krievi ir, kas sataisīs, jā, tomēr nestrādā.
nestrādā logu tīrītāji, mehānisms salūzis, tur kaut kas atkritis, nekādu problēmu, viņi paņems un sataisīs, kā jau visur. Līdz izbraukšanai no Sanktpēterburgas ir palikušas kādas 4 stundas. Drīz jau būšu autobusā, varēšu braukt uz Latviju un dzīvot tālāk dzīvi Latvijā. Vispār teikšu, diezgan forši. Negaidīju, ka tikšu pie tādas aprocītes un ka būs tik jautri. Esmu tagad atgriezies Latvijā. Bija diezgan jautri, bija forši. Varēja redzēt daudz blogerus, varēja redzēt daudz skolēnus. Ar jums kopā bija Edgars. Uz drīzu tikšanos!